Amerikā faktiski tas, kā saka, visi, kas kaut ko ir darījuši, tiek salikt vienā katlā un viss atbild par to rezultātu, kas ir bijis. Latvijā tomēr tiek vairāk nodalīts nost, tad cik tālu tu zināji, ko tu zināji, kāds bija tas tavs mērķis, ko tu gatavoji. Tas ir tas piemērs arī, ko es vairāk kārtīgi atkārtojos, kad izgatavo nazi, jā, bet es izgatavoju, lai griezt maizi. Man saka, es griezīšu maizi vai tur strādāšu uz lauku, tur griezīšu dārzeņus. Bet īstenībā tas cilvēks ir beidzis kādu nogalināt. Amerikā likumdošana vairāk ir to, ka tev, ja tas ir nazis, tas ir griezošs ass, jeb to var durt un griezt, tad tev vajadzēja paredzēt, ka to var arī nogalināt. Latvijā tomēr tas ir, tas nodoms tiek pētīts sīkāk. Tad vai tu paredzēji, vai tu domāji, vai zināji pat, jā. Kam tas tiks izmantots? Ja var pierādīt, ka šeit tu gatavoji tiešām tam mērķim, piemēram, tā maizes griešanai, nevar tiesāt par slepkavību, bet tev nebija nekāda pamata paredzēt, kad varētu arī slepkavot.